Ņemat labo pusi, mēs kreiso. Jēkabpilī aizvadītas 3. Latgales brigādes zemesardzes 56. kaujas nodrošinājuma bataljona militārās mācības. Šoreiz tās norisinājās pilsētvidē, galveno uzsvaru liekot uz komandu vadību un izlūkošanas spēju attīstību, pilnveidojot kaujas prasmes un iemaņas vienības atbildības teritorijas aizsardzībai. Šīs te prasmes ir vienību vadībā un vienību sadarbībā pašas galvenās. Ja divas vienības nav savstarpējas izpratnes, vai arī komandieriem nav izpratnes par viņu lomu kopējā plānā, tad ir ļoti grūti mācībās un līdz ar to veidojas nesasprašanas. Zemesargi praktiski pilnveidoja spēju darboties dažādos apstākļos, stiprinot bataljona gatavību reaģēt dažādās situācijās. Aptuveni puse no mācībām gadā notiek tieši pilsētvidē, kas prasa labu sadarbību ar pašvaldību un iedzīvotāju sapratni par valsts aizsardzību un drošību. Mēs savu mācību laikā visu laiku šajā vidē darbojoties arī ar apkārtējiem cilvēkiem saskaramies, sanāk šī miedarbība. Šoreiz mācībās piedalījās tikai 56. kaujas nodrošinājuma bataljona zemesargi, pārsvarā Jēkabpils novada un apkārtējo teritoriju iedzīvotāji. Zemesardzēs esmu jau vairākus gadus. Mācībās es cenšos piedalīties visās, kas ir iespējams, ko mums sniedz bataljons, un īstenībā katra veida mācības mums pilnveido. Un arī šāda pilsētvidē apgūt zināšanas ir ļoti noderīgs. Zemesardzē dienai jau 3. gadu. Izdomāju pievienoties principā tādēļ, kad mans tūs draugs arī pievienoja zemesardzē, viņš mani pavilka līdzi. Un iestājoties iekšā, sapratu, cik tas ir svarīgi. Ņemot vērā to, ka pašam šī ir pirmā pieredze šāda veida uzdevumā, ļoti interesanti ir, sarežģīti. Ir lietas, ko, kā saka, iepriekš nekad nebija aizdomājies. Nākamās bataljona mācības Jēkabpils novadā plānotas augusta beigās. Savukārt septembrī visā Latvijā, tostarp arī Jēkabpils pusē, notiks Nacionālo bruņoto spēku un ārvalstu vienību kopīgās militārās mācības Namejs. Katrīna Strode, Rihards Saliņš, Vidusdaugavas televīzija.